Otrais mēģinājums šim rītam. Šādi man vēl nebija gadījies. Kad pa vidu raidījumam skaņa pazūd, bet paldies tiem, kas uzreiz rakstījāt, kad skaņa nav, un pultī man rādījās, bet vienā no programmām es redzēju, ka pa ceļam signāls ir pazūdis. Bet tā iet ar tām visām inteliģentām iekārtām. Dažkārt pa vienkāršo ar telefonu var sasniegt daudz labākus rezultātus nekā no studijas ar ārkārtīgi gudrām mašīnām. Bet galvenā doma šim rītam arī, ko paņemt līdzi, bija tas, kad mums ikvienam ir tā dabīgā inteliģence, tā iedzimtā gudrība. Un tiem, kas neesat gājuši ārkārtīgi gudrās skolās un turpina darboties savā jomā, kurā jūs strādājat, iedrošinājums tajā, ka jums dēļ tā, ka jūs esat gājuši un cīnījušies, un jūs esat kārpījušies, kā mācējuši, jums un ir sanācis. Un turpina sanākt labi rezultāti. Vienkārši iedrošinājums tajā, kad turpiniet iet un darīt, jo iekš tā, kas jūsos ir veidojies dabīgā ceļā, tas ir kaut kas ļoti vērtīgs, un to tirgus ļoti, ļoti novērtē. Un to nevajag nolikt malā. Tam ir patiesībā ļoti liela vērtība. Tā jūsu dabīgai, iedzimtai gudrībai, pie lietu darīšanas, pie tā, kā jūs esat gan varbūt veidojuši attiecības ar klientiem, varbūt jums ir bijusi kaut kāda recepte, kur jūs esat izveidojuši oriģināli tajā, kā jūs darat lietas. Tam tiešām ir ļoti liela vērtība, jo tas ir kaut kas oriģināls un tas ir kaut kas dziļš un patiesi inteliģents, un neskatoties uz to, ka tam nav pielikts klāt kaut kāds akadēmisks grāds vai izcelsmes formāts, kurš nācis no universitātēm. Tam ir liela vērtība, un to tad arī turēt dārgu, to savu dzīves gudrību, to savu iedzimto gudrību, nenoniecinot akadēmisko izglītību, bet tāpat laikā ļoti arī patiesi dodot godu tam, kas ir tā iedzimtā gudrība, ko jūs esat paši arī kārpījušies, un arī tie, kas mēs esam patiesībā arī gājuši augstskolās. Neba mums tas augstskolas grāds atrisināja dzīvi. Tā nav. Mums ir ļoti daudzas lietas, kuras mēs paši esam gājuši un darījuši un kārpījušies, un mums ir bijis pašiem jārada risinājums kaut kas tāds pēc tam darba dzīvē un esot reālajā vidē. Un to pieredzi un to gudrību, kuru nevar iegūt nekur citur, to tad arī turēt augstu kā vērtīgu un pēc tās tad arī vadīties, ok? Tas ir tāds šim rītam atgādinājums ikvienam, kas iet un dara bez grādiem un turpina darīt bez grādiem. Protams, ir mirkļi, kuros ir jāmācās, bet ir tāpat laikā arī milzīga vērtība tam, ko mēs mācāmies dzīves laikā un liekam lietā. Un uz to gudrību ir labi paļauties un veidot arī lēmumus, ejot tālāk dzīves lietās. Tā kā, lai jaudīga šī diena un tiekamies rīt. Ātā?